Šajā video parādīšu jums to, kā izveidot kombo atlaidi, jeb kombo piedāvājumu atlaidi. Es sākšu ar to, kad, lai tas piemērs arī uzskatāmāk, savadīšu iekšā visu no nulles, arī produktus pašus, kurus es iekļaušu savā kombo piedāvājumā. Mans piemērs vairāk būs tāds aktuālāks ēdināšanas nozares klientiem, taču priekšstatu tas rada arī par to, kā citās nozarēs mēs varam strādāt ar šo atlaides veidu, jeb šo piedāvājumu veidu. Mans piedāvājums sastāvēs no pamatēdiena, no piedevas un no dzēriena, kādā street food, jeb fast food vietā. Šeit tālāk vienkārši savadīšu produktus. Viss kā vienmēr pie produktu ievadīšanas atzīmējam visu informāciju, kur prasīta, tā kā pie zvaigznītes. Vadu tālāk jau pēdējo savu produktu, jeb trešo produktu dzērienu, norādu cenu, un tālāk jau iesim izveidot šo pašu kombo kartīti, jeb kombo to produktu komplektu, no kā viņš sastāvēs, spiedīsim pievienot, izveidosim arī nosaukumu tieši šim tā kā kombo veidam, jeb arī čekā tas atspoguļosies, kā mēs tieši šo atlaidi vēlamies nosaukt, vai tas ir tā kā vienkāršāk varēja ievadīt burgeru komplektu, es te mazliet sarežģīju to pasākumu, bet, tas nemaina izpratni par to, kā šis piedāvājums varētu tapt jūsu uzņēmumā. Tālāk, ja tas nosaukums darījuma dokumentā, tas, ko tā kā klients redzēs savā čekā, par ko tad viņam ir iedot atlaide. Un tad redzam, ka zemāk mums prasa arī atzīmēt, no kā tad sastāvēs šis kombo produktu komplekts, kas būs tieši tie produkti, tāpēc ir tā, ka nevar vienādus pievienot. Ja jūs gribat tā kā kaut kādam piedāvājumam uztaisīt, ka 3 pa 1 cenu, tur tāpat tie produkti kaut kā ir jāsavada būs citādāk. Jeb zem citādiem mazliet nosaukumiem. Tur 1, 2, 3 un tam līdzīgi. Tad attiecīgi izveidojam arī atlaidi. Mana atlaide būs ne procentu tā kā izpratnē, bet atlaides tā būs summas vērtībā. Un ejam tālāk jau pašā tajā atlaidē, atzīmējam iekšā šo kombo piedāvājumu. Tos ļoti būtiski atcerēties raķeksēt, lai šis tā kā savienojās kopā. Lai kase saprot par kādu piedāvājumu, kāda atlaide ir jāpiešķir. Aizpildam sinhronizācijas jaunu versiju savā aktuālajā grupā, kurā mājo jūsu iekārta vai iekārtas, uz kurām gribat nosūtīt piedāvājumu. Atzīmējam visus datus un aktualizējam šo versiju. Tālāk jau iesim pie noslēgtas dienas nosinhronizēt mūsu kasi ar jauno piedāvājumu, pastīsimies, vai visi dati ir aizsūtījušies uz iekārtu un kā tas izskatās tā kā vizuāli dzīvē, kā mēs varam šo atlaidi piešķirt, kā izstās čeks, vai viss ir izdevies. Planet Payments, tā kā atskaite pie sinhronizēšanas, tāpat arī inkasācija, tas arī automātiski notiek, tad, kad mēs sinhronizējam iekārtu. Attiecīgi tālāk ievedam kasieri. Un skatāmies, ejam iekšā man pie lupas, tie produkti būs atrodami, jums jau smukāk jūsu veikalos visi sakārtots. Atzīmējam šos produktus un tad skatāmies, ja mēs saliekam to visu grozā, vai šo atlaidi mums piešķir automātiski. Un redzu, jā, ka tā atlaide mums ir redzama jau pirms mēs esam izdrukājuši čeku, viss ir korekti. -6 eiro no mūsu 23 eiro vērtā piedāvājuma. Viss ir korekti.